bijušie leģionāri ir starp jums. Jums, diemžēl, būs jādzīvo citur. Jūs dzīvosiet kalnu kolonijas kazarmās, bet es pie jums tūliņ aiziešu. Ja mēs nebūtu cīnījušies pēc sakarēm, vai vispār vācieši būtu pieņēmuši mums ejas? Klau, vai tu nezini, ka nepateicība ir pasaules sala? Nu, man garāk. Man arī garāk. Tiešām, jā? 4 dāmas, 3 kalnu un platēs. Viss tic man. Nav cūcē. Labi. Aivar, nāc manā. Šodien es jums pasniegšu vīru ar triumfām. Has varbūt labāks par šo. Mēs esam maz tauta. Mēs esam ļoti maz tauta. Mums ir ļoti kompakta vēsture. Un mums ir par ko padomāt, ko atcerēties. Un šīs bija deportācijas, nu, kā saka, tādas deportācijas nometnes Esslingen, Vācijā. Un es no sākuma es tā diezgan viegliprātīgi piegāju, kas tur būs, kas tur var būt. Bet pēc tam es tā padomāju, jā, un tas iet cauri sirdī, tādas dažas lietas, ko tā padomāju, jā, kā tie latvieši sadalīti, kā viņi pa pasauli izkaisīti. Tas pats, kas šodien. Tā kā tas man tā drusciņa aizkustina. Un es domāju, ka zālē arī cilvēki ir mazliet tādās pārdomās, arī viņi gan aplaudē un tā, bet viņiem arī kaut kas tur patīk, man šķiet. Kaut kas tūs, kaut kas tāds, ko nevar tā vienkārši izsviest, aizmirst, kas nāk tev līdzi. Ne, var jau uztaisīt visādas dramaturģijas, var jau uztaisīt tur traģēdiju vai kādu lustīgu gabalu, nu vienalga, visu kaut ko var izdarīt. Bet šis ir tāds, kāds viņš ir, jā. Ārzemju latvieši paši rakstījuši. Mūzika, musicals, kā saka, forši nekāda vaina. Es domāju, ka tautai patiks.